pamodosim situāciju, ja šodien no Latvijas aizbrauks visa Krievija. Nu, pirmkārt, noņemsim trešdaļu no ekonomikas, Rīgā noņemsim pusi, jo Rīgā aptuveni 50% ir krievvalodīgiem. Noņemsim trešdaļu no budžeta, noņemsim trešdaļu no Latvijas IKP. Otrakārt, latvieši paliek aptuveni 1 250 000. Latvieši ir nācija, kas izmirs un reāli bērni nedzimst. Tāpēc bez krievvalodīgiem, bez Latvijas tautas apvienošanas, par ko es runāju pēdējo video, kas savāca aptuveni 90 000 skatījumu, jau nav nākotnes. Krievvalodīgiem nav nākotnes Latvijā, un latviešiem kopumā nav nākotnes. Jo vienīgais, ar ko jūs varat aizvietot krievvalodīgos, ir migranti. Un ticiet man, tie migranti un tiem migrantiem viņi nospļauties gan uz jums, gan uz Latviju, gan uz latviešu valodu. Tāpēc apvienoties ar tiem, kas šeit dzīvo jau tagad, ir daudz pratīgāk un daudz tālredzīgāk un būvēt kopējo nākotnē ar tiem cilvēkiem, kuri ir saistīti ar Latviju un kuri, kā es uzskatu Latviju par savu dzimteni. Es esmu Latvijas pilsonis un man ir pilnīgi tādas pašas tiesības uz šo valsti un zemi, kā jebkuram citam Latvijas pilsonim.